šeit es esmu, un tagad klausieties, ko un kā es daru. Lai saprastu, ko es kā daru, es jums stāstīšu savu dzīves stāstu, ko, protams, to pēc tam domāju pēc kāda laika ietērpt šādos memoāros, sākot no vecuma, kas ir līdz 10, un beidzot ar tiem 30 plus. Tātad līdz 10 gadiem es biju mazs, mīļš, jauks bērns, kurš ļoti bieži slimoja. Domāju, ka jūs visi zinat, ko nozīmē slimošana. Tā, protams, ir zinām veida manipulācija. Ko es ar to manipulāciju panācu? Man mamma sēdēja pie manis un lasīja pasakas. No tiem laikiem es atceros to, kā savas bērnības lielāko, skaistāko brīdi. Es atceros, kā mamma lasīja, un es vēroju filmu, gan to jātnieku baltajā zirgā, gan to zelta ziltiņu. Ko es darīju starp brīžos, kad man temperatūra kritās, es pārkārtoju grāmatplauktu. Es pārkārtoju grāmatplauktu pēc savas kārtības, es liku grāmatas pēc krāsām. Mamma atnāca mājās un teica, kas tas pa bardaku, salika atkal atpakaļ. Mammai nepatika mana kārtība, es nākamajā reizē pārliku grāmatas pēc izmēriem. Mamma saka, nu ko tu te dari? Labā ziņa tam visam ir tā, ka pārkārtojot grāmatplauktu, es, protams, arī tās visas grāmatas biju izlasījusi. Es visas tās grāmatas biju izlasījusi un uz skolu aizgāju ļoti gudra. Manā skolā, manā dzīvē ienāca pirmā katastrofa, kā tikko Baiba teica, konflikts ar fiziku. Tāpēc, ka skolotājs sēdēja klases priekšā, kaut ko es atvainojos, murmināju sev zem deguna, kaut kādas lasīja man nesaprotamas paragrāfus, zīmēja nesaprotamas vat šito te visu bardaku, kas tur ir. Tas viss saplūda tā, ka es neredzēju to bildi. No skolotāja teica, kas ar mani notiek, es neko nevarēju izdarīt. Es to bildi neredzēju. Mana reinkarnācija bija jau mazliet vēlāk vidusskolā Zaļo zemi. Kurš no jums ir lasījis Zaļo zemi? Aha, diezgan. Kurš no jums ir pateicis, ka kaut ko tik drausmīgi nevar izlasīt? Aha, diezgan. Reiz, kur veidojas tās redzu, to roku redzu, Ivar. Un tad nāca mana otra katastrofa. Manā dzīvē es aizgāju studēt finanses. Kāpēc? Tāpēc, ka skolotāji teica, tev padodas matemātika. Zināt, kāda matemātika man padevās? Ģeometrija. Jo es redzēju augstumu, es redzēju plakni, es redzēju tilpumu, es to visu redzēju, vai tāpēc bija jāstudē finanses? Droši vien jau, kad eju, ne sekundi tur neesmu strādājusi. Tad par ko es stāstu? Es stāstu par vizuāli. Jā, man ir jāredz. Man šobrīd ir šausmīgi grūti, jo es esmu apžilbināta. Es tur kaut kādas galvas redzu. Paldies Dievam, es te redzu. Vismaz smaida kaut kas ar zeltu, tāpēc, ka spīd, jā. Bet man ir grūti, man ir jāredz. Es nevaru cilvēku neredzēt. Un tas, kas ir svarīgi vizuālim, jebkā jāfiksē saruna. Kā es daru, konferences nosaukums es daru tā, ja man nav laika pierakstīt, es paņemu, jebko, šajā gadījumā es varētu paņemt Baibu Zefīru, bet ir labi, Baibu es neuzdrošinos, viņu nolikt kaut kādā nepiemērotā vietā, un tad es domāju, kāpēc tas Zefīrs tur stāv, un es atceros, kas man ir pierakstīts zem tā Zefīra. Ar citiem es ļoti labprāt sadarbojos, es esmu ļoti ekstraverta, bet es sadarbojos ar tiem, kas ietilpst manā pasaules kartē, kuri vizuāli atbilst manam priekšstatam par to, kā ir jāatbilst. Dzīvojam tālāk, un studiju laikā man bija labākā draudzene. Cilvēki no malas teica, vispār neiedomājama sadarbība, kā mēs varam sadarboties. Jā, man arī ar viņu bija grūti. Viņa uz mani vispār neskatījās. Lai cik es izmisīgi meklēju acu kontaktu, viņa skatījās vai nu tur ārā pa logu, vai debesīs, vai sliktākajā scenārijā sēdēja šitā. Toties mana draudzene fantastiski klausījās. Viņa nekad mani nepārtrauca, un es jūtu tādu pieņemšanu. Vēl mana draudzene braukāja toreiz autobusā Liepāja Rīga, un es viņai teicu, tu taču tādus skatus redzi. Viņa saka, kādus skatus? Es audio grāmatas klausos. Es domāju, ka Dievs, kādas audio grāmatas. Man vēl līdz šim brīdim audio grāmata strādā kā ASMR 3 minūtes, un es esmu izslēgta. Labākās miega zāles, kādas vien var dabūt. Tas, ko es sapratu un par ko pasmējās dzīve manās tālākajās gaitās, mani visi big bossi, kas man ir bijuši tipiski audiāļi. Bet es saprotu, ka man par to vairs nav jādusmojas. Es jau esmu gudrāka kļuvusi. Viņš runā nevis man, viņš runā sev. Es viņam esmu priekšmets,
instruments, sauciet kā gribat. Es esmu kaut kas, uz ko viņš domā, jo garās sarunas viņu uzlādē. Viņš domā runājot. Laiks gāja, un man parādījās kolēģe. Visādi citādi bez gala jauka kolēģe. Tur, kur bija jāiet kostīmiņos, viņa gāja treniņtērpos, tur, kur es vilku smukas kurpītes, viņa uzvilka ērtus apavus. Bet mana kolēģi bija šausmīgi. Ģita vienmēr nāca man klāt, mani vienmēr sapučoja, samīļoja, vai man tas vienmēr patika? Nē. Bet ziniet, kāpēc es ļāvos? Jo tādā veidā viņa ar mani veidoja attiecības. Tādā veidā viņa iepazina mani kā personību. Viņai nevajadzēja ne stāstīt, ne runāt, ne rādīt. Viņa, protams, bija bezgala jauka, vai mani viņa kaitināja, neapšaubām, arī šobrīd viņa nemitīgi čabinās. Tas ir viņas komforta līmenis, kas man ir vajadzīgs, jo es tā kā viņa nemāku. Es pieņemu viņas stiprās puses, kas nepiemīt man, tāpēc, ka viņa ap sevi rada šo te ērtību, šo te komforta zonu. Ja viņa staigā treniņtērpā Tinas plediņā, viņai puķītes, bantītes un apkārt ir tas, kas manā pasaules uztverē ir bardaks, tad tā ir viņas pasaules kārtība un kopā mēs varam būt komanda. Viņai pēc definīcijas ir jārosās. Jā, viņai patīk grupu darbs. Tāpēc, ka savai kolēģei es piezvanīju Covid laikā un paprasīju, kā tev iet. Viņa teica, baigi labi. Es saku, bet ir taču izolācija. Viņa saka, bet zini, es nomainīju darbu. Man vajag būt pie cilvēkiem. Un tad, kad man likās, ka es šajā dzīvē esmu piedzīvojusi visu, man šī gada, 2024. gada pavasarī zvana no Rīgas Tehniskās universitātes un prasa, Elita, tu vari bakalauriem nolasīt projektu vadību? Es saku, varu, kur problēma? Es aizēju pie saviem bakalauriem, ieeju auditorijā. Es saku, labdien! Es saku, halo, labdien! Labdien! Kā biznesa trenere, kā mācīta studējusi biznesa trenere, es viņam prasu, kas ir tas, ko jūs vēlaties šajā kursā uzzināt? Es saku, neko. Visu varot paprasīt ChatGPT. Nice. Vai man viņš bija šī gada pavasarī? Ziniet, bija. Es viņu biju uzinstalējusi. Ziniet, kāpēc? Jo man dēls teica, uzinstalē. Savādāk tu paliec veca. Es viņu biju uzinstalējusi, es pat zināju, kur tā aplikācija man stāv, bet es jau tā kā, tajā brīdī man ir tāds šoks, es saku, kāpēc te Googlē? Es saku, tāpēc, ka Google ir veca. Labi. Ievelku elpu, es saprotu, man jāmēģina šeit pie tās katedras noturēties, viņa vēl aizvien man nepievērš uzmanību. Es viņam uzdodu nākamo jautājumu, es saku, sakiet lūdzu, vai projektus jūs esat vadījuši? Viņa saka, to vien katru dienu daram. Es saku, kādus projektus jūs vadat? Viņa saka, pasniedzēju, ko jūs uzdodat jautājumus, kur jūs nerubījat fišku? Labi, domāju, labi, nelien tur, kur tas nav tavs, nelien tur iekšā. Ko paprasīt, ko tādu gudru paprasīt, ko vēl vai? Es saku, komanda jums ir? Jā, mums ir liela starptautiskā komanda. Kā viņus sauc? Nafigi tas jāzina, viņiem tak visiem niki. Tas ir 2. kurs Rīgas Tehniskā universitāte. Es saku, kā viņi izskatās, jūs mums zinat? Bet viņiem ir avatāri, jūs nesaprotat? Kamēr viņi man tur mocījās ar atbildēm, es tikmēr dēlam biju WhatsAppā uzrakstījusi, nosaucu man ātri krutāko datorspēli. Un kā tā un tā spēle, viņa saka, tā vairs nav modē, bet kādreiz bija gana laba. Bet kaut kā es cieņu viņa acīs dabūju, jo es tev pastāstīju, ka es esmu strādājusi Skoro. Viņi nezināja, kas ir Skoro. Un es zināju, kas ir Slaks, ko arī viņi nezināja, tāpēc, ka viņi jau sen dzīvo uz priekšu. Tātad, par ko es stāstu? Ļoti distancēti, ļoti pašpietiekami. Viņi nedomā. Šiem cilvēkiem nevajag domāt. Viņi pajautās ChatGPT, mākslīgajam intelektam, pajautās vēl kādai aplikācijai, kura tur būs, un viņi tiešām tic, ka pasauli var mainīt virtuāli. Attālinātās attiecības veido ar Niku. Patiesībā viņi dzīvo paralēlajā pasaulē.
Ko es ar to visu gribu teikt? Šie ir seni dati. Speciāli uzlikti seni dati 2020. gads. Pareiķina 24. tātad 4 gadu starpība. 58% 20. gadā nevar iztikt bez interneta. Kā jūs domājat, kāds tagad tur ir procents? 64% gaida, ka 5 gadu laikā, tātad līdz nākamā gada jūlijam, tīmeklis viņu vietā veiks ikdienas lēmumus. Tātad jūs darba vidē viņiem uzdosiet kaut kādu jautājumu, viņi paprasīs ChatGPT, kā tu domā, ko man tagad darīt? 72%, es par tām vēlēšanām teicu, ir gatavi piedalīties. Jā, šī paudze ir gatava piedalīties. Jā, 56% ar kādu ir tikai digitālās attiecībās, lai arī ko tas nozīmētu. Tas ir 2020. gada jūlijas. 2024. gada jūlijā festivālā Lampa Pēteris Apinis, zinot Pēteru Apini, ja? Runā par juvenīlo demenci. Kas ir demence? Es jau dzirdēju, kas tas ir. Kas ir demence? Ir zināms? Tā ir kognitīvo spēju mazināšanās jauniešiem, kuri pārlieku sēž digitālajā vidē. Viņi neatceras, viņi nevēlas pieņemt lēmumus, viņi neprot izvērtēt patiesību vai meli, viņi nevēlas uzņemties līderību, viņi tur vienkārši sēž. Kā mans stāsts beidzās ar studentiem? Studenti beigās man par prieku atzina, ka es esmu tīri normāla. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka es esmu līdzīga tam viņu vecajam pasniedzējam, kurš esot iemācījies ar viņiem runāt, un viņiem no tā laika esot uzlabojušās sekmes. Es saku, kā tad tas vecais pasniedzējs ar jums runā? Viņš saka, mums ir čata grupa WhatsAppā, un viņš tur uzdod uzdevumus, pārbauda un konsultē. Stāsta sāls. Tad ir cilvēki, kas domā 4 stūros. Ir cilvēki, kas domā 3 stūros. Atceraties, kādreiz bija tāds vingrinājums, uzzīmē ar vienu roku 4 stūri, pamēģināt, ja, paceļam kreiso rociņu, uzzīmējam 4 stūri. Sanāk tiem, kas to dara? Jā. Uzzīmējam ar otru roku 3 stūri. Tīri veikli sanāk. Un tagad ar iepriekšējo roku zīmēju 4 stūri. Es uz konferenci trenējos ne tā līdz galam, bet plus mīnus jau kaut kāds šķībais rombs veidojās un 3 stūris arī. Jums ir jāmācās, jo viņi saka, we are born to be digital. Mēs esam dzīmuši būt digitāli, bet es jums saku, you are born to be agile. Un kāpēc jums tas ir vajadzīgs? Jo no tā, ja jūs esat vadītāji, ir atkarīga ne tikai jūsu darba vide, ir atkarīgs tas, vai jums būs vai nebūs konflikti, ir atkarīgs tas, vai būs vai nebūs rezultāts, ir atkarīga visa jūsu uzņēmuma ilgtspēja. Tāpēc, ka katram ziņojumam ir sūtītājs un ziņojuma saņēmējs, un jūs nezināt, kas tajā galvā ir 3 stūris, aplīts, klucītis vai datora ekrāns. Man ir jāieliek šī spēja iztulkot tekstu, un man ir jānodot ziņojums maksimāli precīzi viņam, ņemot vērā to, ka pa vidu vēl ir fons un troksnis. Troksnis man tur ir apakšā, kurš atpakaļ gaitas taimerī rada man nenormālu stresu, jo viņš saka, tev ir tikai 2 minūtes laika palicis. Tas viss notiek manā galvā, tas ir mans galvas troksnis, bet man vēl jādomā, kādā valodā runāt, un tad vēl man ir jāskatās, kāda viņam ir reakcija. Man jāmēģina no viņa ir nolasīt, kā viņš uz to reaģēs. Un tas stāsts, kad ienāk telpā niknais boss un saka, ko jūs esat iedomājušies? Lai viņi iemācās ar mani vispirms runāt, un tad nāk strādāt. Mīļie, tas sen jau ir beidzies. Tā kā Ansis teica, tas bija, atnāca, pabija un izbija. Jums un jūsu vadītājiem jums ir jāiemācās iedot darba uzdevums, mērķis, uzņēmuma vīzija, uzņēmuma stratēģija, misija viņiem saprotamā kodu valodā. Ja es plus mīnus kaut ko saprotu, tad arī mana motivācija ir plus mīnus.
Bet ja es tā saprotu, tā riktīgi, uz 10 un plus vairāk, tad man ir ne tikai motivācija darīt, tad man ir pilna iesaiste to darīt, jo man ir skaidrs, ka es izdarīšu, jo es ļoti precīzi saredzēju, vai sadzirdēju, vai sajūtu, vai digitāli atkodēju tieši man sūtīto vēstījumu.